Mani šorīt kopā studijā ir doktora Mauriņa Lāzera medicīnas klīnikas dermatoloģe Kristīna Rozniece. Labrīt, Kristīna! Un šorīt mēs runāsim par to, kā būtu jākopj āda pavasara, vasaras laikā, kad spoži spīd ārā saule. Kā tad ir, doktori, vai mums ir nepieciešama ādai īpaša kopšana saules aktīvā sezonā? Saulīte ir patīkama psiholoģiski, bet ja mēs skatāmies to, ko viņa nodara mūsu ādai, tad viņu nevarētu nosaukt par labu. Jo saules spektrā mums ietilpst ne tikai redzamā gaisma un siltums, bet ir tādi viļņi kā ultravioletie viļņi, kas mūsu ādai ir izteikts kaitīgs ieradums. Ja mēs domājam par to, kas tad nonāk līdz mūsu ādai, tad no ultravioletajiem viļņiem ir 3 viļņu garumi. Ļoti labi, ka tie, kas ir visīsākie C viļņi, paliek ozona slānī, jo viņi ir visbīstamākie, viņi radīt ļoti ļauns audzējus, bet līdz mūsu ādai no saulītes nonāk A un B viļņi. Īsākie viļņi ir B viļņi. Viņi nonāk līdz ādas virsējam slānim, jeb epidermai. Un tieši šie viļņi ir atbildīgi par to, ka mēs apdegam saulē, ja mēs nepareizi sauļojamies. Un viņi ir atbildīgi par epidermas šūnu pārveidošanos. Tiek pārmainīts šo šūnu kodola ģenētiskais materiāls, un mēs varam iegūt saules audzējus. Savukārt garākie viļņi ienāk ādā dziļāk, tas jau ir vidējais slānis derma, kas atbild par mūsu skaisto tvirto ādu. Un viņi māca atbrīvot ādā tādus aktīvos skābekļa savienojumus, kas kā mazas šķērs sagriež kolagēnu un elastīnu. Un ja mēs normāli novecojot bez saules, esam tikai ar mīmikas krunciņām, tas, kas rodas no smaida, tas, kas rodas runājot, tad sauļojoties mēs par tādiem maziem krokodīliņiem pārvēršamies. Šīs visas mazās krunciņas īstenībā mums nav ģenētiski ieprogrammētas. Tas ir tas, ko mēs panākam sauļojoties. Un jo vairāk mēs sauļosimies, jo krunkaināks mēs būsim. Tāpēc anti-agings, ja pretnovecošanās pasākums, sākas ar pirmo soli – lietot ikdienā saules aizsargu filtrus. Jāteic gan, ka gadsimtu mijās saulē ir izteikti ļoti augstas aktivitātes. Un pašlaik mēs tuvojamies vienam no tādiem saules pīķiem. Un pašlaik, piemēram, tādu saules aizsargu faktoru kā 15 vai 20 gandrīz nemaz neaizsargā. Un ir pienācis tas laiks, ka pat ar ļoti augstiem faktoriem 50 cilvēks nāk pie manis un saka, doktors, tiešām lietoju šos krēmus, bet es esmu apdedzis vai iededzis un ir radies saules bojājums. Tad lūk, sanāk, ka ne tikai ar šiem mājas pasākumiem, ko jūs varat veikt, jāaizsargā āda ir no saules, bet bieži vien pašlaik mūsu aktīvā saules sezonā ir vajadzīgi arī papildus pasākumi, kas palīdz salabot to, ko saule ādā ir salauzusi. Doktor, jūs minējāt saulīti kaitīgi mūsu ādai, bet vai tiešām nav nekā, kas ir pozitīvais tajā saules enerģijā, neskaitot arī psiholoģisko momentu? D vitamīns taču tiek runāts, ādai ir vajadzīgs, un tieši no saulītes mēs to saņemam. No saulītes mēs D vitamīnu nesaņemam. Saulīte ir D vitamīna sintēzē nepieciešamais posms. D vitamīns pa gaismu nelido. Ja? Viņš ir mūsu organismā, un mūsu organisms viņu arī sintēzē. Un īstenībā tas nav mans viedoklis, tas ir daudzos literatūras avotos, ka, lai uzsintēzētu pietiekamu D vitamīnu līmeni, ir pietiekams ar atklātām plaukstām. Jā, mums sievietēm tomēr tā brūnā āda šķiet veselīgāka un mēs jūtamies skaistākas. Varbūt par to brūno ādu. Tas ir paldies Koko Šanelai, jo visos laikos vienmēr ticis uzskatīts, ka skaistā āda ir karaliski balta āda. Un pašlaik atgriežas karaliskais baltums. Jo Koko Šanela bija tā, kas ievies, ka brūnā āda ir skaista āda. Jāteic, brūnā āda skaista ir slinkajiem. Tie, kam negribas ieguldīt darbu savas ādas kopšanā, nosauļot ādu ir vieglāk, jo uz gaišas ādas visas problēmas ir vieglāk redzamas. Un tāpēc ļoti daudz cilvēku izvēlās sauļoties. Sauļoties, ieiet solārijā daudz vieglāk nekā nopūsties šiem autobronzām, kas tagad ir ļoti populārs. Bet atkal, ja mēs runājam par to pašu Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām, tur ir teikts, ka labāk ir autobronza nekā ultravioletais iedegums. Arī šajos bronzējošajos līdzekļos ir vielas, kas var būt kancerogēnas. Ja, kad nākotnē uzkrājoties, arī viņas var radīt kaut kādu
ļaunu nodarījumu organismam. Bet ja mēs nepārspīlējam? Protams, dzīvot arī ir kaitīgi. Ir jābūt balansā. Ir jāatrod tas ceļš, pa kuru ir jāiet, lai mēs būtu balansā. Kādas tad, doktori, ir tās vispiemērotākās metodas ādas kopšanai saulainā laikā? No saulainā laikā pirmais un galvenais, ko ir jāsāk, tas ir saules aizsarga filtri. Tas ir viens. Otrs, tā kā to, ko jau es minēju, ka saulīte tādā rada oksidatīvo stresu, tātad aktīvie skābekļa savienojumi, kas sāk ārdīt mūsu šūnas. Un līdz to vasaras laikā ļoti laba izvēle ir sejas krēmi mitrinošie, kas satura antioksidantus. Tie ir mums visiem labi zināmie A, E un C vitamīni. Šādus vitamīnus var izmantot dienas krēmos, lai lietotu un aizsargātu no saules radītajiem bojājumiem. Bet, ja tā saulīte ir tiešām ļoti aktīva, varbūt nevienmēr pietiek ar mājas apstākļiem, un tad varam nākt palīgā mēs, piedāvājot specifiskus lāzera aparātus un specifiskus tā saucamās caur transepidermālās ievadīšanas sistēmas, kad mēs caur ādu ar ultraskaņas palīdzību dziļākajos slāņos ievadam šos antioksidantus, kas strādās un aizsargās no saules radītā bojājuma. Bet vai šie lāzeri tagad jau ārā saulīt arvien augstāk un augstāk, vai to var darīt tad, kad mūsu āda jau ir nedaudz iesauļojusies? Ir ļoti daudz lāzeru, ko vasaras sezonā nedrīkst lietot, jo šie ir tā saucamie selektīvie lāzeri, kas ādā redz krāsas, sarkano, brūno. Un ja āda ir ar iedegumu, šie lāzeri var radīt apdegumu. Bet ir pieejami specifiski lāzeri, kas šo ādas virsējo slāni, kur iedegums māk apiet. Un viņi strādā tieši ādas vidējā slānī dermā, kur arī notiek šo te aktīvo skābekļa savienojumu plosīšanās. Un tie ir tā saucamie selektīvie, frakcionētie lāzeri, kas māk nonākt ādas vidējā slānī dermā, radīt tur mazus caurumiņus, kas veicina jaunu šūnu veidošanos. Sanāk tāds kā sejas šūnu fitness trenažieris, kas neļauj šūnām slinkot un liek viņām strādāt un aizsargāt no ultravioleto radītā kaitējuma. Un šo lāzeru, atšķirībā no pārējiem, var veikt arī vasarā, jo viņu var veikt arī melniksnējai ādai. Lāzers tikai tad, kad mēs beidzam sākt strādāt. Viņa uzdevums ir veicināt jaunu ādas šūnu atjaunošanos un paaugstināt ādas pretošanās spējas, tādējādi pasargājot no kaitīgajiem ietekmēm. Lāzers paredzēts, lai nebūtu mazo krunciņu. To, ko saulīte taisa, to mazo krokodīliņu. Šis lāzers it kā saudzīgi profilaktiski gludina. Tas nav tā, ka jūs atnāksiet, es uztaisīšu procedūru un jums uzreiz neviens krunks nebūs. Nē, tas ir ieguldījums jūsu nākotnē. Pašlaik Eiropā ir uzskatījums, ka mēs visi novecojam, bet mums ir jānoveco skaisti. Un šis lāzers ir viens no labākajiem veidiem, kā izvairīties no fotonovecošanas, jeb saules radītās novecošanas. Šī procedūra ir ļoti populāra Ņujorkā, kad viņu sauc pusdienas laika procedūra, ka var izskriet starp darbu, pusdienas laikā ātri veikt šo lāzeru procedūru un var atgriezties atpakaļ darbā, vienkārši uzkrājot vieglu pūderu, jo nekas nav redzams. Šī procedūra nav sāpīga, viņa neatstāja momentāli pamanāmu apsārtumu vai kādas citas pārmaiņas. Viņš strādā profilaktiski. Turklāt mēs parasti piedāvājam šo lāzeru kombinēt vēl ar papildus aktīvo vielu ievadīšanu. Jā, es gribēju jums arī jautāt, vai var kaut kā kombinēt šīs lietas. Ļoti veiksmīgi un pat vēlam, ja mēs loģiski domājam, jo ko lāzers dara, viņš stimulē šūnas. Šūnas sāk aktīvāk strādāt, bet, lai viņas strādātu, viņām vajag materiālu no kā celt. Un tādā veidā mēs varam sakombinēt, ka sākumā, teiksim, mēs sastimulējam ar šo frakcionēto selektīvo lāzeru šūnas un pēc tam aplicējam kaut vai to pašu C vitamīnu, vai arī mūsu klīnikā ir pieejami speciāli saules sezonai aplicējumi, jeb uzklājumi līdzekļi, kas aizsargā šūnu ģenētiskā materiāla bojājumus no saules. Uzliekot šādu līdzekli, pēc tam mēs ņemam tādu specifisku ultraskaņas āmuriņu. Tas nav tā pati ultraskaņa, kas pieejama kosmētiskos kabinetos, tas ir īpatnējs aparāts, spēcīgāks, dziļāks. Un ar viņu mēs it kā iedozam šo aktīvo vielu ādā. Doktori izklausījās atkal sāpīgi. Kas nav sāpīgi? Tur jau tā lieta, tas nav sāpīgi. Tā ir īpatnēja procedūra, kas ir vasarā. Vasaras procedūras nesāp parasti, jo tās nav aktīvas. Viņas ir selektīvas, gudras metodes, kuras strādā ādas vidējā slānī,
bez redzama ādas apsērtuma, jo šis ādas apsērtums kopā ar ultravioletiem stariem var radīt paliekošu pigmentāciju. Un tieši tādēļ no agresīvām procedūrām vismaz es vasaras laikā izvairos. Es nepiedāvāju tādus pacientiem, jo es nevaru garantēt šo sekundāro pigmentāciju. Ar šīm metodēm sekundāro pigmentāciju var droši garantēt, ka viņa neradīsies. Un, piemēram, arī mūsu klīnika piedāvās tādu PRP, jeb bagātinātās asinis, kad ar mūsu pašu asinīm mēs inicējam ādā augšanas faktoru stimulācijai. Lūk, arī šis ir ļoti veiksmīgs risinājums pēc šāda stimulējošā lāzera. Viens stimulē, viens dod materiālu. Kombinācija strādā ļoti veiksmīgi. Paldies, doktori, jums par vērtīgajiem padomiem. Tie bija vērtīgi ne tikai man, bet ceru arī jums, dzīvītes skatītāji. Nu, ko sagaidīsim sauli, pareizi rūpējoties par savu ādu, un tad saules asie zobi mums pāri nenodarīs. Baudīsim vasaru prātīgi!